Sveicināti tehnoloģiju portāls Z-Parks.lv, lasītāji, skatītāji un apmeklētāji. Mēs jūsu uzmanībai piedāvājam kārtējo mobilo telefonu video apskatu, un šoreiz mūsu rīcībā ir kaut kas tiešām unikāls. Tas ir Samsung M7600 Beat DJ. Ļoti sarežģīts nosaukums, bet vienkāršā valodā izsakoties, šis ir īsta melomāna telefons. Ar ko viņš izceļās? Viņam ir ļoti laba skaņa, viņš ir ārkārtīgi skaļš, un viņam ir visādas DJ funkcijas, kas ļauj mums uz telefonu skrečot, dažādiem sampliem spēlēties, miksēt, mainīt skaņas un tā tālāk. Respektīvi, tiešām aparāts tiem, kam patīk eksperimentēt ar mūziku. Palūkosimies, kas viņā ir iekšā. Samsung M7600 Beat DJ. Pēc formas ļoti īpatnējs aparāts, paredzēts stilīgiem jauniešiem vai jauniešiem, kuriem patīk stilot. Ovāla forma, košas krāsas, šeit metāla apdare. Kā redzam, uzrakstīns šeit uz sānu liecina Audio by Bang & Olufsen Ice Power. Respektīvi, šajā telefonā ir iestrādāta Bang & Olufsen Ice Power tehnoloģija, kas nodrošina tiešām ļoti skaļu skanējumu. To mēs arī izmēģināsim pēc brīža. Šis aparāts ir rūpnīcas paraugs vai mārketinga paraugs, sauksim viņu kā gribam, tā kā ja viņš darbības gaitā reizēm mēdz ieķerties, tad tas ir pilnīgi normāli. Tirzniecībā viņš parādīsies māja beigas, jūnijas sākums, kaut kas tam līdzīgs. Interesanti tas, ka viņam šeit ir taustiņu bloķēšanas slēdzes, kur mēs noklikšķinot šādu uzreiz tiekam pie telefona izvēlnes. Klasiskā pieeja. Kreisajā sānā mums ir tā saucamie widgeti, jeb rīki, kurus mēs varam izvilkt uz ekrāna. Ja mēs gribam, mēs arī varam vairākas darba virsmas sagatavot, vienkārši šādu pārklikšķinot uz augšu. Redzam. Šim te arī ir AMOLED ekrāns, ļoti košs un ļoti spilgts. Izvēle pēc skata klasiskā, varētu teikt tādu pati kā Samsung Omnia HD aparātam. Īpaši neiespringsim pie tā, kādas viņam sīkākās funkcijas. Tas, kas ir būtiskākais šajā aparātā, ir tiešām mūzikas atskaņotājs un vēl Beat DJ funkcija, ko mēs šeit redzam ikoniņu. Piekļūt mūzikas atskaņotāju, mēs vienkārši varam pabīdīt šo taustiņu uz leju, un mūzikas atskaņotājs sāk savu darbību. Viņš ir ļoti skaļš un arī kvalitatīvs salīdzinoši. Domāju, mēs varam uzreiz pieslēgt šeit augšā mūsu sagatavotos skaļrunīšus. Jo telefons ir telefons. Teiksim tā, kā redzat, ja uzgriež skaļi, tad bass ir pietiekami spēcīgi un mēs nedzirdam nekādu čerkstoņu. Aparāts ir uzgriezt uz maksimālo skaļumu reizēm. Citos telefonos tā, ka tu uzgriez līdz galam un pagriez, tu sāc dzirdēt čerkstoņu, kaut kādas kropļojumus. Šeit ir ļoti tīra laba skaņa. Atskaņotājs absolūti klasisks. Teikt, ka tā interesanti, ka šī zona virs taustiņam arī īstenībā ir skāriņa jutīgi ne tikai šeit, bet arī šeit mēs varam pāršķirt dziesmas vai pārtīt, kā redzam. Savā ziņā interesanti uztaisīts, ka tā skariņjutīgā zona arī sniedzas ārpus ekrāna. Tas, kas mums visvairāk interesē šajā aparātā, bija Beat DJ funkcija, kurai mēs varam piekļūt no šejienes. Lūk, arī sākas īstā spēlēšanās. Pirmās elementārās lietas – skrečošana. Tāda niekošanās. Mēs varam skrečot, mēs varam izmantot dažādus samplus, skaņas pa virsu, uzlikt kaut kādu niekošanās. Es domāju, ka tīņi būs starā pamēģināt, lai gan arī mēs pieaugušie šeit spēlējāmies diezgan daudz un aktīvi. Šāda skrečošanas sampli, tas ir patiesībā tāds pati niecīgākā lieta. Mēs, protams, uzreiz varam šeit nospiest podziņu rekordu un arī ierakstīt to, ko mēs pašreiz izmēģinām, te skrečojam un tā tālāk. Tas nav tik interesanti. Interesantākais sākas tanī brīdī, šeit mēs varam uzreiz redzēt, no kura brīža mums ieraksts iet.
Izslēgsim viņu, nav ko tur. Uzreiz norādu, kur mēs viņu saglabājam. Nu, lūk, interesantākās lietas slēpjas zem taustiņa filtrs. Šeit mēs varam dzirdēt, kā skaņa mainās. Pārslēgsimies uz citu filtru. Atbalsts. Tikai augšas dzirdam. Un varam arī uzgriezt tikai apakšas. Mēs varam pamainīt dziesmas tempu. Protams, ka mēs tos filtrus varam arī kombinēt savā starpā. Nu, pašreiz mēs vienkārši pa vienam rādam, kas ir kas. Tā, uzliksim atpakaļ normālo skaņu. Tā. Un vēl pāris efektiņu, ko parādīt. Tā. Šī dziesma pēc kolēģi ieteikumiem nevisai patīk. Dažiem labiem. Protams, arī pa dziesmu mēs varam slēgāties šādu uz priekšu atpakaļ. Autopen. Slēgāšanās starp skaļruņiem. Slēgājās skaņu visu laiku. Atbalsts līmenis. Nu, ja zini, ko ar to visu darīt, tad tev var zils brīnums sastrādāt ar to mūziku. Protams, arī visu var sacilkot, ja labi grib. Cilpošana, respektīvi var uzlikt cilpas. Īsākas, garākas. Nu, lūk, un tad atgriežamies atkal jau pie pirmajām. Tālūk. Nu, tātad, kā redzējām, viena no tām galvenajām ekstrām, ar ko marketinga cilvēki varēs strādāt, vienkārši teicam, ir lūk šis te Beat DJ, ko mēs pirms brīža apskatījāmies pārējo visu iespēju ziņā. Telefons absolūti klasisks. Kamera 3 megapikseli, bildītes, video. Pēc skata ļoti vienkārši un ierasti. Palaidīsim interesi pēc parādīt, kā izskatās video fails. Viņam ir viens ļoti labs skaņu efekts demonstrējošs video ar action. Nu, ja jūs būtu te klāt, jūs dzirdētu, kāda no viņa tiešām telpiski skaņa nāk. Skaņa mainās. Ekrāns ir salīdzinoši, nu, teiksim tā, krāsas spilgtums ir ļoti asas izšķirtspēja, kāds laba, bet nav pats galvenākais, ko ir nācies redzēt. Bet šāda līmeņa telefonā pilnīgi pietiekami.